Ja man būtu jāizvēlās, kuru elektrisko zobu birstu šobrīd pirkt, un kas tādi labākie varianti cena pret tas, ko mēs iegūstam, tad es ņemtu vai nu šo te X-Lite zobu birsti. Viņu ir vienkāršāk lietot, viņai arī ir rekur jau krāsains ekrāns. Viņš nav skāriņjutīgs ekrāns kā dārgākiem modeļiem, bet tajā ekrānā jau pēc zobu tīrīšanas viņa reku iezīmē žokli un parāda tās zonas, ko viņi uzskata, kas nav pienācīgi labi iztīrīts. Viņai pat taisno USB-C lādētājs, tāds pats kā mobiliem telefoniem, ir kabelis iekšā, protams, un ir attiecīgi arī mājas galviņa, un šādi te viņi maksā 19 eiro, vai rekur ar ceļojumu futlāru viņi maksā 28 eiro. Mums ir arī uztaisīti vairāk komplekti zem akcijām, ka tur vēl ir iekšā speciāli turētāji, zobu diegi, un šai birstai arī atsevišķi tāds mīkstais ceļojuma futlārīts. Vai, ja mēs gribam jau kaut ko krūtāku, ar lielāku jaudu un vairāk opcijām, tad ir šāda te X Pro Elite. Viņa vai nu melnā krāsā, vai pelēkā krāsā, abām divām iekšēs 7 maigas uzgalīši. Viņai jau ir arī ekrāns, kurā parāda neiztīrītās zonas, bet viņai viņš jau ir skāriņjūtīgs, ir aplikācija, telefonā to aplikāciju, protams, nav tā, ka viņa baiga vajadzētu, bet viņa tur vienkārši ir. Bet zobirds, protams, arī pilnībā darbosies, ja jūs to aplikāciju nekad neplādēsiet. Ir arī ceļojuma futlārs iekšā, un viņai ir bezkontakta lādētājs, un viņai ir atsevišķi sienas tāds magnetisks turētājs, širāds te. Šais apaļais, ko attiecīgi pielīmē pie sienas, un tad tā zobu birste, ko mēģināšu parādīt, širā te, smuks stāv pie sienas, nemetēs apkārt, viņi ir viegli pielikt, noņemt un lietot.